Tagad es aicinu šeit doktoru Mareku Pietrašu, Marijas Krīs-Sklodovskas Universitātes Ļubļanā, Polijā profesoru, politikas zinātņu un pārvaldes institūta direktoru, kura profesora pētnieciskās intereses saistītas ar politikas zinātņu teoriju, starptautiskajām attiecībām un starptautiskās drošības jautājumiem. Please. Ladies and gentlemen, distinguished conference. Dāmas un kungi, darbie dalībnieki, patiešām ir liels gods būt man šeit un rādīt jums šo nelielo analīzi attiecībā uz globālo starptautisko sistēmas maiņu drošības jomā. Man pašam būs jāskatās uz šo prezentāciju. Es gribēju parādīt jums nelielu analīzi. Cerams, ka man izdosies arī pārslēgt slaidus. Tā kā nelielas analīze par tām izmaiņām globālajā starptautiskajā sistēmā. To faktori un tendences, to nosaka reģionu un valstu drošība. Ja pareizāk, tie nosaka reģionu un valstu drošību. Un tie arī atstāja savu ietekmi uz Latviju. Man nedaudz jāpatur prātā, ka jāskatās uz prezentāciju. Kā jau es minēju, es vairāk skatīšos uz tendencēm un izmaiņām globālajā starptautiskajā sistēmā. Un identificēšu šīs izmaiņas tādējādi, es centīšos jums lūgt padomāt vairāk tādos jēdzienos, kā šīs izmaiņas ietekmē Baltijas reģionu drošību, jo es šo analīzi pats nevarēšu izdarīt, bet turpinot pie punkta 2, lūdzu saprotat, ka tad, kad mēs runājam par starptautisko sistēmu maiņu, mēs nedrīkstam runāt par īslaicīgu krīzi, bet gan jārunā par ilgstošām pārmaiņām. Šīs ir ilgstošas pārmaiņas bez skaidra noteikta virziena, un to nevar iedomāties, paredzēt to nevar. Tas nozīmē arī, ka mēs šajā brīdī pieredzam tādas padziļinātas izmaiņas starptautiskajā sistēmā. Ģeopolitiskais redzējums mainās. Un ir ļoti grūti paredzēt, kādas tad būs sekas, kas vēl ir jauns. Tas, ka šī sistēma, kas veidojās, ir īstenībā viena liela jautājuma zīme. Bet tas nav rezultāts kaut kam, kas notika pēc Otrā pasaules kara, kad jauno kārtību izveidoja pa lielam ASV un abi iepriekš minētie darbojās saskaņā ar ASV homogēnās stabilitātes mehānismu. 1989. gadā. Un es patiešām baidos, ka šodien ASV nespēlē tādu pat lomu, kā tas bija, piemēram, Otrā pasaules kara beigās, kad šī bipolārā drošības sistēma tika veidota, bet tagad šī hegemonomiskā iespēja no ASV puses ir vēl joprojām pietiekami iespaidīga, bet tā tomēr ir ierobežota. Tā kā es domāju, ka starptautiskā kārtība un starptautiskā sistēma šobrīd tā kā dreifē. Kādas tad ir tendences? Es centīšos stimulēt jūsu iztēli un to parādīšu. Pirmām kārtām lielvaru konkurences rezultātā notiek liberālās starptautiskās kārtības erozija.
Un vēl ir ļoti svarīgs jautājums, kas jāatbild un jāidentificē. Gan politiski, gan ekonomiski tā sauktās attiecības ar rietumiem. Tas izmainījās, bet vai tas nozīmē, ka rietumi, kā noteikta civilizācijas sistēma, zaudē savu svarīgumu? Atbildot uz šo jautājumu, mēs daudz ko varēsim secināt, tāpēc tas ir svarīgi. Un tāpēc arī no šī skatu punkta ģeopolitiskā sāncensība arī ir svarīga. Un vēl viens svarīgs elements, kāda veida ietekmi uz mūsu reģionu tā sauktā globālo dienvidu pieaugošā ģeopolitiskā nozīmēs. Un kāda veida valodu mēs izmantojam, lai aprakstītu šīs pārmaiņas? Proti, dezorganizācijas līmenis pieaug starptautiskajā vidē. Un ir oponējoši procesi, proti globalizācijas un deglobalizācija, integrācija un deintegrācija. Reģionālā svarīgums pieaug, un procesu reģionalizēšana arī ir ārkārtīgi svarīgi ietekmējoši faktori šajā brīdī. Tāpat jautājums attiecībā uz to, kāda tad ir ASV loma. Man patīk Farīda Zakarija teiktais, viņš ir analītiķis, un viņš ir publicējis 2008. gadā grāmatu, kas saucās Post-American World, jeb pasaule postamerikānismu periodā. Un Farīds Zakarija teica, ka tā problēma, ar ko mēs šobrīd saskaramies, ir pārējās civilizētās pasaules tā kā sacelšanās un tā attālināšanās no attīstītajiem rietumiem un pārējām valstīm, ka šī plaisa saīsinās, jeb sašaurinās. Un 5. Tā sauktos miera dividendes beigas. Pēc hiperglobalizācijas procesu laikmetā beigām ir svarīgi atrisināt asimetriju pastāvošajos globalizācijas procesos. Bet šis laiks ir beidzies. Tātad miera dividendes ir beigušās. Mums ir jāmaksā daudz vairāk tieši militārajām vajadzībām. Un tāpat, manuprāt, ir beidzies laikmets, ko saucām par hiperglobalizāciju. Reģionālās tendences kļūst aizvien svarīgākas. Bet no otras puses atceraties, ka mēs ieejam jaunā sociālās dzīves telpā, nezinot, vairāk pastāv tāda distances un laika problēma, proti tā ir kibertelpa, kur mēs ieejam. Viena daļa no sociālās dzīves tiek aizstāta ar kibertelpu, kas, protams, ir pozitīvi, bet daudz arī negatīvu seku tieši drošībai. Es pavisam īsi gribēju pastāstīt jums par starptautiskās kārtības 3 elementiem. 1. polaritāte. Varas koncentrācija ir ļoti nodalīta. Tad iestāžu, jeb institūciju nozīme, lai veidotu starptautisko kārtību pēc tam, kad bipolārā starptautiskā sistēma ir sabrukusi. Un 3. vērtības. Kādas vērtības ir svarīgas? Es teiktu, ka šīm vērtībām arī ir ģeopolitiska
politika nozīme, jo vērtības ir tās, kas veido ģeopolitisko telpu. Runājot par faktoriem, kas stimulē pārmaiņu procesus, mums ir jāapzinās, ka, kad runājot par radikālām pārmaiņām un ilgtspējīgu transformāciju, pamatjautājums ir jautājums par cēloņiem un sekām. Kādi ir cēloņi? Es negribu tagad tādu hierarhiju cēloņiem uzskaitīt, bet vissvarīgākais teikums ir pašā augšā šajā slaidā. Nav tāda viena faktora, kas stimulē starptautiskās kārtības izmaiņas. Pastāv tāda kā pārklāšanās vai sinerģija vairākiem faktoriem, kas viens otru papildina. Augstā kara beigas un kopš augstā kara beigām mēs neesam spējuši izkristalizēt vienu alternatīvu starptautiskai kārtībai. Tāpat arī rietumi deva savu pienesumu tā sauktajos rietumu karos, un šīs intervences visur pasaulē stimulēja pretestību daudzos gadījumos. Tas notika globālajos dienvidos. Tāpat arī globalizācijas procesi. Rietumi to inicēja, viņi bija pārliecināti, globalizācija pārveidos pasauli un pārveidos arī, piemēram, Ķīnu, bet globalizācijas procesi mainīja pasauli. Taču rietumi nebija galvenais šo pārmaiņu ieguvējs. Tehnoloģiskais faktors, kā vēl viens no faktoriem, tas arī ir ārkārtīgi svarīgs. Man varbūt kāds no jums zina grāmatu, kuru vairākus gadus atpakaļ uzrakstīja Alvins Toflers, Trešais vilnis, kā tehnoloģijas mainās un maina pasauli un sociālo dzīvi, bet mākslīgais intelekts, ar ko šobrīd saskaramies, tam ir īpaši liela ietekme. Tas radīs abus, gan plusus, gan mīnusus, gan apdraudējumu, gan ieguvumu. Arī finanšu krīze 2008. gadā, kā arī Krievijas agresija pret Ukrainu. No manas skatu punkta tas ir akselerējošs, pātrinošs faktors visam tam, kas ir noticis pasaulē un visām šīm izmaiņām. Runājot par starptautiskās kārtības polaritāti, ir vairāki jautājumi, kā starptautiskā kārtība mainās. Vai mums tagad ir tāda daudz polaritātes kārtība, vai mums ir vienas polaritātes kārtība ar tā saukto ASV un Ķīnas dubultpolu, vai mēs ienākam tādā jaunā bipolārā kārtībā atkal ar ASV un Ķīnas klātbūtnu. Grahams Aksens rakstīja grāmatu, kas bija diezgan draudīga, par Tukidīdas slazdiem. Vai šīs abas valstis, ASV un Ķīna, tomēr tiks lemtas Tukidīdas slazdiem? Šis ir jautājums. Un tāpat, kad mēs runājam par starptautiskās kārtības maiņu, padomāsim par to, kādi ir rietumu ieguvumi un kādi ir Krievijas un Ķīnas ieguvumi. Rietumi, sekojot manai analīzei, rietumos ir lielākas koalīcijas spējas nekā Ķīnai un Krievijai. Tām ir ierobežotas koalīcijas spējas, lai veidot jaunas alianses. Tā ir politiskā priekšrocība rietumiem, bet ne Ķīnai vai Krievijai.
Tāpat mums ir jāsaprot, ka, kad runājam par pārmaiņu procesu, par ģeopolitikas pārmaiņām un sāncensību, varas izpratne un varas projicēšana kļūst daudz modernāka un komplicētāka. Ne tikai militāra vara vai spēks, bet informatīvā vai tā sauktamā mīkstā vara. Un šīs dezinformācijas aktivitātes arī ir starptautiskajās attiecībās ietekmējošs faktors. Tāpat arī mums nepatīk šis jēdziens par stratēģisko varu lielajām lielvarām. Pirms vairākiem gadām Buenos Airesā kongresā es centos pārliecināt ASV kolēģi, ka, lai arī ASV ļoti maz uzmanības pievērš, lai izprastu Krievijas stratēģisko varu, un kas varētu palīdzēt skaidrot, jeb izprast to, kāpēc šī valsts tā uzvedās starptautiskā arēnā, kā viņi uzvedās. Arī reģionalizācijas pieaugums, globālo dienvidu varas stiprināšanās, un tie neatbalsta Ukrainu. Kāpēc? Agresijas, saskroties ar nepārprotamu agresiju, kas pārkāpa ANO hartas principus. Visas valstis ir ANO dalība valstis, bet šajā brīdī viņas nepauž solidaritāti ar Ukrainu. Kāpēc? Kādi tad ir šo valstu apsvērumi? Es gribētu to pieminēt. Un it īpaši šajā reģionā, es jau skatos uz pulksteni, reģionālā ir problēma ar postsovietu valstu tādu kā izjukšanu, ko Krievija vairs nevar kontrolēt, bet tā ir problēma. Kas tad notiks ar pašu Krieviju? Prigožina gadījums. Kā politiskais režīms attīstīsies Krievijā? Liberalizācija, totalitārisms, kādas tad būs sekas Baltijas reģionam, mūsu drošībai, arī rietumu drošībai. Šie ir visi svarīgi jautājumi. Tātad starptautiskās institūcijas. Tās ir pamati 90. gados, kas veidoja jauno pasaules kārtību. Šīs starptautiskās institūcijas tās veidoja tādu tā kā jaunu pieņēmumu par ANO kolektīvās drošības sistēmas izveidi, bet kas notika? Tagad šīs institūcijas nespēlē vairs nekādu svarīgu lomu, bet mēs varam sajust to, ka ANO vispār ir rīcības nespējīga, it īpaši attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un tas norāda, ka ANO kolektīvā drošības sistēma ir pilnīgi sabrukusi. Un kā tad to var pārveidot? Ministra kungs teica, ka drošība ir nākotnes jautājums. Kā to risināt? Kā sodīt Krieviju par kara noziegumiem? Mums šobrīd pat nav īsta starptautiska risinājuma, kā varētu piemērot soda veidu. Kāpēc starptautiskā tiesību loma vājinās? Arī to būtu jāatbild. Tāpat arī es centos runājot par institūcijām starptautiskajām un domājot par sadarbības, centos iedomāties, kaut kāda varētu būt nākotnes formula starptautisko institūciju sadarbībai. Vai mēs esam lemti tādai jaunai lielvaru konkurencei, tādām
milzu lielvarām, piemēram, Ķīnai un ASV konkurencē mūžīgi mūžos, vai varbūt, ka ir kopējas problēmas, piemēram, klimata pārmaiņu, pandēmijas, kas varbūt piespiedīs šīs abas lielvaras sadarboties kādā brīdī. Varbūt mums būs kaut kāda īpaša sāncensības sistēma politiskā jomā, militārajā jomā, ekonomikas jomā, bet vajadzība sadarboties noteiktās citās jomās, un tas varētu būt iespējams vienlaicīgi. Un visbeidzot, pēdējais slaids par vērtībām. Es minēju, vērtības kļūst aizvien pieaug viņu vērtība. Tas nozīmē, jānosaka prioritātes, jo vērtības nosaka arī ģeopolitiku. Un kādas ir problēmas runājot par vērtībām? Vērtību sistēmu bipolaritāte, demokrātisko un autoritāro sistēmu konfrontācija, tur ir tā problēma. Tāpat arī liberālo vērtību regresija valstu iekšpolitikā, arī Eiropā. Un tā ir ģeopolitiska problēma. Tad, kad runājam par nākotni, jāatcerās manis minētais 3. vērtību punkts. Es uzskatu, un es domāju, ka mēs esam liecinieki tam, ka par vērtībām runājot, mums ir šobrīd īpaša konkurence, kas notiek. Tā ir konkurence par to, kā mobilizēt cilvēku enerģiju, lai stimulētu rietumu pozīcijas nākotnē. Un tā ir tā kā sadursme starp divām sistēmām. Rietumu sistēma, kur ir liberālā politika vērtība, un tirgus ekonomikas sistēma. Un vai alternatīva, kur Āzijas tirgus ekonomika, atkal viena līdzība abām tirgus ekonomika, un autoritārisma sistēma, kura tad no sistēmām būs efektīvāka nākotnē kā vērtībā. Liels paldies!